Ir kāds papildinājumi, priekšlikumi pie darba kārtības? Nav, jā, tad kas ir pār šādiem jautājumiem izskatīšanu? No klātesošie vienbalsīgi. Tad, sakot, izglītības pārvalde arī izteica priekšlikumu, lai 8. punktu paņēma par sākumu, jā, tad viņai ir jāsteidzās. Tad varbūt sāksim ar to 8. jā, par apbalvošanu par iesniegumiem mācību vispārīgā skolās, interešu izglītības konkursos un sporta sacensībās un profesionālas izglītības konkursos. Tā, tas arī priekšlikums. Atbilstoši izstrādātajai kārtībai par skolēnu apbalvošanu, jūs redzat sarakstiņu, kur šajā mācību gadā ir skolēni piedalījušies. Un pēc iesniegtajiem dokumentiem, protokoliem un arī diploma apliecinājumiem par rezultātiem. Pirmais tātad ir par skolas rezultātiem. Tie ir valsts 2. posma olimpiādas rezultāti, kur jūs redzat, ir 3 cilvēki. Tālāk ir starpnovadu atklātās olimpiādas, arī ir 3 cilvēki. Un tālāk seko mūzikas un mākslas skola ar saviem konkursiem. Un arī interešu izglītības konkurs par tradicionālo dziedāšanu. Un tālāk šeit varu iepazīstināt ar protokoliem un diplomiem. Kā jau es arī esmu citreiz jūs informējusi un stāstījusi, skolā, vispār izglītojošā skolā par valsts obligātajām olimpiādēm ir viss izstrādāta kārtība, kuros datumos, kuros mācību priekšmetos notiek valsts olimpiādas. Tālāk starpnovadu atklātās mācību priekšmetu olimpiādas ir tās, kurās mūsu novada skolēni tātad aizbrauc uz citiem novadiem, kura skola rīko šīs atklātās olimpiādas. Tāpat ir arī saistībā ar mūzikas skolu ir materiāls par valsts nozīmes konkursiem, un tālāk tad pārējie ir pielīdzināti it kā reģionālajiem konkursiem. Un pēdējais par interešu izglītību arī ir izstrādāts, viss izstrādātais konkurss, kurā piedalās mūsu ansamblis un apliecinājumi tam. Un te jūs varat redzēt par valsts atklātajām olimpiādēm protokoli par 1. vietu, 2. 1. vietu, tā kā ir pēc kārtas. Te bija 1. 3. vieta, tālāk es esmu tādā secībā arī palikusi, ja jums gribas pārliecināties. Tālāk ir atklātās olimpiādes, šeit ir 2. vieta, 1. vieta un 2. vieta. Tās ir skolnieces, es nevaru saukt. Tās ir šīs. Tālāk sekot mūzikas skola. Mūzikas skolā tātad no kultūras ministrijas tāpat ir apstiprinātie valsts konkursi. Valsts konkursos mūsu skolēni nav piedalījušies, bet ir tātad Kurzemes kārtas rezultāti, kas notika šeit Alsungā. Un ir Rēzeknes organizētais konkurss, kas arī ir
pielīdzināms reģionam, jo viņš nav valsts organizēts konkurss. Tas ir ģitāristu asociācijas organizēts konkurss. Un te jūs varat to arī redzēt diplomā. Tas ir Rēzeknes mūzikas skolas izdotie. Te jūs varat redzēt ar šos apliecinājumus ar diplomiem. Jā. Rēzekne brauc no visiem Latvijas reģioniem. Jā, es zinu. Viņš ir tā kā fināls. Bet viņš nav no Latvijas valsts. Tas valsts nebija. Valsts būs nākošā gadā. Tieši tā es pazemīju un zināju, nākošā gadā ģitāristiem būs pirmais valsts konkurss, valsts organizētais. Tas ir, kā jūs redzat, tas ir Rēzeknes mūzikas skolas. Piezvanīju arī uz Rēzeknes mūzikas skolas direktoru. Vispirms, protams, ar ģitāras skolotāju. Viņš arī to pašu pateica, tas nav valsts konkurss, tas ir asociācijas organizētais konkurss. Un nākošā gadā būs konkurss. Un šeit ir par sultiņiem. Man jautā par dzīvi. Jā, par mākslas skolu, vakardien mēs par šo arī skatījāmies. Protokols ir šāds. Jūs varat redzēt, tas ir organizēts otrās kārtas. Un tālākais ir, varat redzēt, autors tiek aicināts veidot un piedalīties uz priekšu. Tāda ir 13 skolēni uz nākošo kārtu. Viņi nav nekāda vietu inspekcija. Te nav, te ir tikai punkti. Tāpēc varbūt varat lemt vai skatīties. Nu, varbūt par no citiem, tiem 13, no cikiem tas ir. No Es cikiem. tā raksta sapratu, ka viņi ir uzvarētāji no kaut kādu skaita. To tad kopā ir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, manuprāt. Un 13 ir uzaicināti uz nākošo kārtu. 18 ir piedalījušies. Jā, mēs jautājām, kas būs septembrī. Bet viņi jau, nu, vismaz, es tur ir pašā rindā, bet es tā rindas rakstu. Šis man ir līdz iedots kaut. Jā, bet tu tā rakstā, ka viņi jau brauc to Tallinu veidot ko tur kaut ko tur. Ka šitie 13 mēri. Es nezinu, es vienkārši to neizvērtēju, to mēs darām kopā ar. Jā, tas ir viņiem nezudētājs. Tātad darbam ir turpināt. Jā, varbūt tu pēc tam būs. Jā. Vienkārši tā raksta iznāk, ka viņai ir jau uzvarēt. Jā, es arī tā domāju, ka mēs vieta klāt un kaut kas bet nav. Tāda ir 13, kuri tālāk ir virzīti. Vairāk man par visiem uzrakstītajiem ir tātad apliecinājumi, izsniegtais. Jūs varat izvērtēt, jo tas ir tikai... Nē, mums nav tāds sapēt. Mums nav tāds Es teicu arī to viņu pašu draudz, arī reizes un viņiem uz vietas ir organizē šo konkursu. Tas var tā, ka ir uz tās ieteicis ir jā. 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 Viņš ir tāds Jā. Tas nav neteikts valsts. Mums pirmais punkts ir valsts, tāpat kā arī mācību olimpiādēm, tā arī šeit. Pirmais ir izšķirības valsts. Mums jau arī slēdīs esīja Afrika, visu laiku, un tagad viņš pieslēdzies kā 2 gadu atšķirīgi valsts. Jā, bieži agrāk. Jā, jo tas jau viss ir veidlapās un mājaslapās, viss ir iekšā, visi konkursi ir publicēti, kur ir valsts, kur ir atklātie. Kas ir valsts konkurss? Tas ir kultūras. Ne, valsts ir pa visu valsti, un reģions rīko katrs pats savu. Rīko mūsu reģions, rīko Rēzeknes reģions, vēl tāds. Nē,
vienkārši šajā reizē, tas notiek bet tas ir vienkārši tā valsts, kas ir asociācija. Es atvainojos, mēs tagad runājam par tiem, kas tur ir virsū uzlikt. Jā. Pa ko mēs tad tātad strīdām? Ko? Nu, jā, nu. Tie, kas šeit ir visi uzrakstīti, visiem ir pretīgi apliecināti. Nu, jā. Viss, nu. Par ko mēs te runājam tagad kā? Kā reģiona valsts. Kā, nu tur saimā un gata. Ko jau vieglot? Jā. No deputātiem jautājumi, kādi ir? Jautājumi nav deputātiem. Tātad lēmums ir apstiprināt Ausums vidusskolas skolēnu apbalvošanu par sasniegumu mācību vispār izglītojošā skolā, interešu izglītības konkursos un sporta sacensībās un profesionālās sievietes izglītības konkursos 2013. 2014. mācību gadā. Tātad, kas ir par šādu lēmumu, tad apstiprināt šo sarakstu, kas ir par? Tad viss vienbalsīgi. Tad atejām atpakaļ pie dienas kārtības. Pirmo punktu. Par Ausums novada pašvaldības lēmumu zemes jautājumu precizēšanu 2008. 11. gadā. Uz komitejas sēdi skatījām šo tad lēmums ir. Kādi jautājumi ir nekustamā īpašuma speciālistiem? Nav deputātiem jautājumi. Tad šeit ir tas saraksts, kur precizējam. Kas ir par? Viņš vienbalsīgi. Nākamais ir par īpašajiem tālu atdalīšanām būtiskiem. Tā kā neko nedrīkst saukt, ne nosaukums, ne izlasiet lēmumu projektu šeit ir. Jautājumi kādi, Santē?
Kas ir par šādu lēmumu? Visi, jā. Viss, jā. Nākamais tur. Trešais. Jaukāns, tas ir 4. Man iesaka, Cipars 3. jābūt 4. augšā vietā. Jaukāns ir 3. Nē, labi ir. Reku 4. punkts, tas ir tas jaukāns. par zemes gabalu atdalīšanu īpašumam Jaukāns un jaunu nosaukumu piešķiršanu. Kas ir par? Vienalga. Tad grozījums saistošos noteikumos par Austrumas novada domas pašvaldības nolikumu. Nu, to jau mēs komitejas sēdē skatījām. Es saprotu, ka tagad pēdējais, kad atnāca atpakaļ, kad mums nebija nodaļas numurētas ar romiešu cipariem, kad nebija vispār numurētas, jo iepriekšējā reize tad nebija, dažām nodaļām bija, dažām nebija tie romiešu cipari un nebija tur tie punkti, un tad izņēmām ārā, bet ministra kabineta noteikumi raksta, ka nodaļas ir jānumurē romiešu cipariem, liekot aiz romiešu ciparu punktu, un te visas nodaļas ir sanumurētas. Tad viens, kas bija, kādā gadījumā var izslēgt no komitejas, un likums par pašvaldībām parādz, kad finanšu komiteja ir jāvar tā kā domas priekšsēdētājiem, un tātad citus tā kā var izslēgt, ja neierodās tur uz komitejas sēdi vai kā mēs citādāk pieņemam, bet finanšu komitejas vadītāji nevar izslēgt no komitejas. Tad te bija par tiem audio ierakstiem, to viņi vēl neteica, kad mums vajag mainīt, bet no 1. jūlija tas audio ierakstam ir jābūt obligātam. Mums patreiz audio ieraksti sēdes tiek ierakstīts, un lai nebūtu, tad vēl vienreiz jāmaina, tad rakstām, kad tiek veikt audio ieraksti šeit. Bija vārtīgi, Tad numerācija bija 86. punktam, apakšpunktiem te bija 86. un apakšpunktiem bija, kā palikusi 85. Saliekam pareizi. Un tad mums sanāca tā, kad mēs bijām jau pieņēmuši lēmumu, kad ir tie saistošie noteikumi pieņemti, bet vienā, kad taisījām tos grozījumus, nebijām atcēluši to lēmumu. Tad sanāk tā, ka mums ir 2 saistošie noteikumi spēkā, un tagad šo mēs tad pasakām, ka tie vieni arī tad nav. Šie ir tikai tagad grozījumi, tad tas pamats viss paliek, kā mums bija, tad vēl palika par ko aizrādīts, kas mums bija, kad pašvaldības policija ir nevis kā mums ir
viņa kā veidot kā struktūra vienība, bet viņai jābūt kā iestādē. Nu, vairākām pašvaldībām ir tā, ka nevar izveidot kā iestādes, jo tad iestādē vajag to pašvaldības policistu ar augstāko izglītību, un kas ir arī kā tas iestādes vadītājs. Un mēs tikai patreiz varam atļauties vienu pilnu slodzi, un tad vēl viens būtu pilni jāpieņem. Un nav jau arī patreiz vispār tā pašvaldības policisti. Tikai tad ir patreiz izsludināts konkurss uz vienu. Patreiz paliekam pie struktūra vienība. Tur mēs uzrakstīsim paskaidrojumu, un tad mēs arī publicējam nost šo. Piekrītēt šādiem grozījumiem? Jā. Nu, kas ir? Visiem. Nākamais, ko mums izrediģēja, tas bija, ko iepriekšējā reizi mēs pieņēmām, Alsums novada kārtības un administratīvās atbildības noteikumos. Šeit tie grozījumi bija. Tur bija jāceļ vairākas nodaļas. Vairāk, jā. Un jāveic grozījumu sodu izmēru atbilstošai piemērošanai. Kā rezultātā jāceļ 20. marta saistošie noteikumi 3.2014 un apstiprināt 15. māja saistošos noteikumus par novada kārtības un administratīvās atbildības noteikumiem. Nu, komitejas sēdē mēs toreiz izgājām cauri. Kaut kā ir pazudus, tad Apakšā tā mīnusziņa, tad viņš ir. Jā, tad ar kaut ko runājam. Nē, to mīnusziņa, apakšā pašā. Atcelt. Un veikt tos grozījumus, ja? Atcelt tos, par cik ļoti daudz nodaļas bija jāizņemta pilnībā atcelt saistošos noteikumus. Martā apstiprinātos un apstiprināt pa jaunu. Deputātiem vēl jautājumu. Kas ir par šo? Tad bija jāveic arī grozījumi saistošos noteikumos, nolikumu par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu, Kūkšezerā. Es saku, no tas ir klāt, laikam. Jā. Tas ir klāt. Numerācija. Šeit numerācija arī, tāpatās, kā tur bija. Oficiālais izdevums Latvijas Vēstnesis. Šeit bija kaut kas cits jāsaka. Mums bija ierakstīts iekšā laikrakstā Latvijas Vēstnesis. Te arī vēžošana arī. Kā to apmedīšana ir? Par to jau nav runa. Šeit ir par makšķerēšanu Jā, bezmedībām. un vēžošanu. Es sapratu, bet
Tas bija kaut kad ātrāk par to apmetīšanu, ka runāja, vai tu iecirkni noreģistrēja. Pašvaldība. Noreģistrēja. Sev. Šeit tikai tās izmaiņas ir, kas ir no iepriekšējā reiz mēs apstiprinājām, ja, tur saistošos noteikumus, ja, kad Rainis iedeva, ja, kā fiziskai personai. To nolikumu. Tagad atmet atpakaļ, nevis atmet, bet, lika priekšā, jā, izlabot tās kļūdas, kā tas ir. Tātad, kas ir par šādu lēmumu, kuru veikt grozījumu saistošos noteikumos, nolikumu licencēto makšķerēšanu un aizdošanu Pupšu ezerā? Kas ir par veikt grozījumu? Tātad viss, jā. Nākamais ir par papildus 5. locekļu ievēlēšanu novada administratīvā komisijā. Var saprast, ka administratīvā komisijā ir tikai 4 locekļi, ja? Un tad varētu tā kā būt kādu brīdi, kad balss ir vienlīdzīgi, tad nav noteikts, kā tad tas izšķirs, ja? Un arī, nevienmēr kāds var ierasties, jā, un tad var gadīties arī, kad nojūt kādu komisijas sēdi, bet ja protokols jāizskata, tad ir vajadzīgs, un tāpēc arī ir priekšlikums ievēlēt 5. locekli, kas ir tā kā šeit domas administrācijas darbiniekiem, jā, tā bija Liena Mente administratīvā komisijā kā 5. locekli. Piekrītiet, deputāti, kas ir par? Par apbalvošanu mēs izskatījām. Tad nākamais ir par aizņēmumu Rīgas zaļumu un Liepielas ceļu segumu asfaltēšanai. Iepriekšējās sēdēs un komitejas sēdēs jau informēja, kad mums ir izgājuši cauri 2 projekti, tas ir Rīgas zaļuma ielas asfaltēšana un Liepielas asfaltēšana, un tagad jau ir izsludināti iepirkumi un ir skaidri zināmi iepirkumu uzvarētāji, kas varētu veikt šos būvdarbus, un būvdarbi var sākties, ja? Lai varētu apmaksāt būvdarbus, mums domē budžetā tik lieli līdzekļi nav, un tāpēc ir nepieciešams veikt aizņēmumu, un tad, kad atgūsim to no vada naudu atpakaļ, ja, tad daļu arī atmaksāsim, bet tur vēl sanāk, ka diezgan liela ir tā arī tā pašvaldības finansējumā daļa, un tādā sakarībā, lai to galīgo ceļu fondu nenotērēt, mums ir vajadzīgi paņemt aizņēmumu. Ausmu lūgumu. Šis ir par Rīgas zaļumu projektu, Liepielē man vēl nav citu variantu. Māru. Liepielē nav mums. Jā, es nezinu, ka ir noslēgts. Tādā sakarībā mums būs kāda ārkārtas sēde. Viņa tā, ka par Rīgas zaļumiem kopējā summa ir 41 951 98,
Un mūsu līdzfinansējums kopā līdzfinansējums ir 15,871,99 eiro. Un ir priekšlikums ņemt aizņēmumu patreiz valsts kasē, teiksim, ar mainīgo likumi, ja maina reizi gadā 0,72%, no 8%. Ņemot uzreiz, teiksim, ja maina pēc 5 vai pēc 10 gadiem, tie procenti ir ļoti lieli, bet valsts kase, pēc valsts kase informācija šorīt zvanot bija tā, ka, ja mēs ņemam to mainot pēc gada nav teicis, ka viņš būs tie divi, atkal tie divi ar kapējām, ka varētu būt, arī tas mazais procentiņš. Tā uz līdzīgu, teiksim, nosacījumiem mēs paņēmām arī Raimielas uz mazo procentiņu. Ņemot, teiksim, uz 10 gadiem aizņēmumu, tad iznāk, teiksim, mūsu atmaksāto daļu. Ja mums iznāk, mēs atmaksājām ātrāk, ja ne, tad mums iznāk gadā apmēram 2000 no šī aizdētuma maksāt. Ja šogad atmaksājām no gada saņemto, tas pēc valsts kas nosacījumiem jāatmaksā. Šogad nākošu gadu bez tā ir 35,6 tūkstoši, kas mums tā būtu jāmaksā, 2000 klāt, tas būtu 38,037. Apmēram mācīm redzot iepievērs tiem pašiem nosacījumiem. Droši vien, jaņem katram projektiņam ir atsevišķi aizņēmumi, bet, diemžēl es nemāku pateikt par cipariem. Cipariem šodien ir jau tik apskatījumā. Kas tad? Rezultāts mums jau šodien ir Ja ne, vienmēr sakot, varbūt jānobalso, ja, teiksim, šitām var par cipariem, un tam otram varbūt par principu, uz tiem pašiem nosacījumiem ņemam aizņēmumu. Ar to līdzfinansējumu, jā, tur būs no VNTFM mums arī ceļām līdzfinansējumu būs. Kas tad? 10. Jo mums ir katru gadu jau tagad 30. Nākošais šogad ir, beidzās viens projekts, autobus beidzās šogad. Nākošais gadu vēl nav jāmaksā liela Raiņa iela. Bet pēc tam ir, teiksim, nākošais ir bez šiem diviem projektiem ir 35,6, pēc tam ir 45 tūkstoši, pēc tam ir 30 tūkstoši. Pa gadiem jāatmaksā. Lai būtu droši, ka mēs spējam aizmaksāt, labāk ir paņemt uz ilgāku laiku uz tādu mazo procentiņu, līdz ko, ja mums ir nauda, mēs atmaksājam, un nav ne procenti, nekas, un ja nav, tad. Jo sākot ar 2000, kas 16. gadu, no 10,300 ir katru gadu jāmaksā. Tas ir ar visiem 30% jāmaksā par lieku ielu, vai diezgan liels. Raiņielu. Atvainojas Raiņielu, jā. Jo ceļu fondā tur būs jāliek no pamatbudžetu uz spēcbudžetu un Cik es esmu pagājuši, kad pētījis pašvaldības saistības, ir pēdējā 10 gadu aizturējuši maz aizņēmumu, atmaksājumu aizņēmumu summas nav bijušas. Mēs dzīvojam ceļu fondā ir 20 tūkstoši. Kā arī šogad, teiksim, kredīts daudziem, katra ceturksne ir jāmaksā 3000, par Raiņielu, jā. Mēs varam neatdot pamatsummu, bet 2000 katra ceturksne ir jāmaksā 983 eiro, un katra ceturksne ir jāmaksā kredīt procenti. Patreiz ceļu fondā ir, kas ir, viņš vairs nav, kas samaksājām avansu. Liepielē mums bija 15,5 tūkstoši. Samaksājām avansu arī zarumiem. Tātad palika 7 tūkstoši palika. Bet to, teiksim, aizņēmumu saņemam, ņemot valsts kas aizņēmumu, atjaunojam mūsu ceļu fondu, kas ir valsts. Diezgan tā no rokas mutē. Cik ir tā summa, ko Venta plēnīt? 7,000 eiro kopā ar PVN.
Bet viņi nevar kā ziedoja 5,8 tūkstoši. Viņš būs par 5 mazāk. 5,000 eiro vai 5,000 latvišu? 7,000 eiro. 7,000 eiro? Viņš dod uz citiem nosacījumiem. Viņš dod uz citiem nosacījumiem. Viņš nedod kā ziedoja. Nē, mums ir jāizņemās visa summa, ja mums ir jāsamaksā. Nu, var ņemt to 7,000 mazāk, ja viņš tagad atlod. Bet mums ir jāsamaksā visu projektu izdevumi, un tikai pēc tam mēs dabūsim atpakaļ. Tā kā projekts būs realizēts, tad labs atskaitīs naudu. Tad, kad būs realizēts projekts, tad mēs dabūsim atpakaļ naudu, jo tas periods ir tik īsti, kurš tā maksājumu saprot, ka nebūs. Drīz devumiem maksājumu. Tur jau nav, tas ir viens īsais periodīgi. Mums ir jāizņemas praktiski visa summa, tāpēc es liku arī bez tiem, priekšlikumos, ja? Neatskaitot nos, jo mēs jau nezinām, kuru brīdi mums ieskaitīs naudīgi. Kad viņš varēs, kad viņš ieskaitīs, tad teiksim, līdz ko dabūjam atpakaļ, tad, cik varam, tik atram apmaksājam valsts kasī atpakaļ naudīgs tur. Kas un aizskaitīts? To, kad būs aizņēmumi. Nu, kā mans rēķins ir? Kas un ja mēs ņemam aizņēmumu uz visu summu, rēķins un var prasīt valsts, kas ir iesņēmot. Mēs tikai to domājam, kā domāts. Mēs ir jāsasam. Tur ir nedrūst papildinājums. Nē, tur ir mainīts jau, bet kā ir slēpjama, kad ir rēķins, tur prasa valsts, kas ir iesņēmot daļu, un tad ir izmaksās. Es šorīt, kad runāju, es saku tā, mēs pirms mēs finanšu komisijā prasa rēķinājumus, pēc tam mēs valsts kasē, piešķir, un mums jau tas rēķins ir. Mēs esam samaksājuši no saviem līdzekļiem, mēs jau dabūju arī bez no ceļu fonda. Mēs esam samaksājuši tā kā problēma. Nē, es tā no viņiem sapratu, un līdz ko teiksim, mums ir apstiprināts aizdevums, mums ir rēķins ir, mēs dodam rēķinu, un valsts kas mums maksā atpakaļ to naudu. Vismaz vakar bija runa ar viņiem. Tad attiecībā uz Liepielu, tad, ja tā būs kāda ārkārtas domas sēde, jo principā jau Liepielā tas uzvarētājs, es jau teicu, ka dokumentam ir kārtībā aizpats ceļiniekam. Runājāt būvniecības, jūs paskatīties dokumentos uzraudzību un autoraudzību, tad arī būs visi soli. Jo tu bija nolēta. Būvniecība bija tā, iepirkuma komisija. Jā, Skaidrs nav vienīgais vēl šarīt, ja kurš no tiem būvzraugiem. Būvzraugiem mums nav skaidrs. Par 200 eiro stāt, nav skaidrs, tas īpaši priekšaizdevumu ņemšanas nebūtu bijis arī būtiski, bet ja tas nav izdarīts, nav sagatavots lēmums, tad pieņemam šito te par krīzes zaļumu, un tad, kad tas būs sagatavots, tad taisām ārkārtas sēdi, rādām atkal jūs un nākam kopā runājam un spriežam. Viss tev izgriežīs mērā, tas parāds saistību pieaugums būs pie 15 mīnus. 15 mīnus, 5,8. Jā, rupju skatu. 5,8 tūkstoši. Kas tas tik maz? Tas Vai mēs vairāk kā 2000 spēsim samaksāt? Mums jau katru gadu ir jāmaksā, tāpēc jau es šo labu 36 praktiski nākošu gadu. Tas būs 2000 klāt, būs 38 tūkstoši.
vēl būs klāt lieku ielu, vai mums būs nauda, ko samaksāt? Tas ir jautājums par to, cik daudz pašvaldību grib maksāt procentos. Tad, kad es sāku strādāt, tad bija tie, es teiktu, dīvainie bloku laikā ņemtie aizdevumi, kur bija mazas summas un ļoti gari termini. Un mēs spējām daļu no viņiem aizvērt. Teiksim, ja mēs paņemam uz 10 gadiem, ja mēs spējam atdot nākošajā vai aiznākošajā gadā, tad jau neiet ne procenti atdot, mēs drīkstam jebkurā brīdī ātrāk, vai nedrīkstam kavēt. Ne, ko mēs gribam? Mēs skatāmies priekšā uz savā ziņā ekonomikas skatījumā diezgan labi, jā, tas nozīmē, ka tāds labs. Kāpēc pašvaldība vēlas izdot naudu procentu maksājumus? Tas ir 10 000. Bet ja mēs varam atdot tā nākošu, tad mēs arī atdodam, to nav neviens procents. Ja mums ir nākošu, tad ir 10 000, un mēs atdodam. Bet ceļu fondā viņš viennozīmīgi nebūs, viņš ir jāņem no pamatbudžeta. Un pamatbudžetā mums izdevumi ir ļoti, ļoti daudz. Es neteicu, ka doma ātrāk maksās. Jāapmaksās, tad 10 gadi ir pamatots. Jāapmaksās, bet ja būs kaut ko atmaksās ātrāk, bet ja nebūs kaut ko, tad mums ir vismaz mēs varam maksāt nākošu, tad maksāt aiznākošu gadu, jebkuru. Es zinu, kā veidojās budžets, kā varas finanses. Tur ir jābūt vērtīgi. Bet mēs šogad atstājām rezervu fondā lielu summu, ta summa ir jau mājas un summa vairs nav. Jā, bet kāpēc maksāt procentus? Kur ir tādu? Bet tie procenti ir tikai 0,6. Jā, bet 10 gadi, saprot. Bet ja mēs atdodām, mēs paņemsim nākošu, tad mēs spēsim atdot, un kas tad būs? Tieši mēs ņemam ar maksas. Lai spēja atdot, budžeti jau taisa no vēl administrācija. Kur ir problēma? Un tērē arī. Paši problēma jāatbūt tērēt. Priekš kam, teiksim, jau iepriekš plānot kaut kādus lielus maksājumus banku finansēšanai, pašvaldības budžets, tā kā citas lietas nebūs spējās. Mēs neplānojam liels maksājumus, mēs vienkārši nodrošināmies, ka, ja lai būtu, ja ir jāmaksā, lai būtu ko maksāt. Es domāju, 5 gadi ir absolūti griezt, un 10 000. Tas nozīmē 4000 katrā gadā. Bet kas tas ir pašvaldības? 4000. Bet šogad mums, piemēram, kredīti ir līdz ar nādiem. Rezerves fonds ir tāds, kāda ir vēlme budžets tādu tur ielikt. Nav taču augu ļoti daudz. Pirmums pēdējā gadā izvēlēt. Bet salīgi kāds summa pret... Es nemāku komentēt, kas pateikt uz Latviju. Man nav līdz dokumenti, jo tas nav tā. Bet katrā ziņā algām ir klāt. Komunālais iecirknis tehnika ir visa. Bet tā ir budžeta veidošanas politika. Ja grib, vienmēr var atrast 4000, var atrast 6000 budžetā, 10 000 jau varbūt ir grūti, ja to noliek kā svarīgu lietu. Jo es pieņēmu, es tagad arī no galvas neatceros, bet man liekas, pieaugums budžetam bija vairāk par 50. Katrā ziņā visu laiku informācija. Gadu no gada. Arī visur, kā pieaugums šogad nebūs. Dēļ visu pasaules, dēļ Ukrainas, dēļ visiem, ka visur valsts nauda tiek likta citur, ka nebūs pa pieaugums. Tā ir, kā lai saku, mazs informācija līdzekļos. Nekur citur ne oficiāla informācija nav. Bet es nesaprotu tādu vēlmi, kāpēc mēs gribam bankas finansēt. Es tev atkārtoju vēlreiz, tā nav vēlme maksāt, finansēt. Ja mums ir ko atdot, mēs atdodam naudu. Bet, ja mums nebūs ko dot un būs jādod, ko tad darīsim? Bet kur ir pamats šādam atdodam? Ja kaut ko saka, ir jābūt kaut kādam pamatam. Mums budžets pēdējos gadus, krīzes gados viņš gāja lejos, ne? Pēdējos gadus viņš ir cēlēs un jau, var teikt, sākot ar 2013. gadu, krīze pasaulē attīrīsies. Ukraina nebūs tā, kas nograus Eirozonā izaugsmi. Tad, kur ir draudi? Ja? Kāpēc mēs gribam, tā kā privāta persona paņemt 50 eiro uz 10 gadiem, 50 eiro paņemt un pēc gadiem? Priekš kam?
Taču kā mazas summas ņemt uz darbu periodu? Dabar tā ir taisnība, kā runā, ka būtu labs novados, dāsums novados, drīz nebūs maksāt. Samaksās spējīgu vispār nav programmu. Ja šitā te mēs lemsim vienam. Tā ir taisnība, no? Nevarēs samaksāt. Nav jau 2000, nākošu gadu ir 45,000. Cik aizņēmumi ir? Aizņēmumi ir 45,000, un mēs nevaram salīdzināties tā summā. Kultīga ar teicu prājiem. Runājām, skāpīs saistību grafikas skāpī, pašvaldības saistību grafikas 2009. gadā. Viņi bija par cik lielāku valsts, un tu taču strādāt, tas bija. Saistību grafikas pašvaldībai pēdējos gados patēt visu aizņēmu nav tāds, kā bijis arī krīzes laikā. Šitā nepiem gadu laikā bija darbinieki nākuši klāt pašvaldībā. Nevis optimizēt kaut ko, bet Paplašināt, cik nolēma deputāti, jūs paši nolēmāt paplašināt. Es nesaku konkrēti par tevi, bet paplašināt vai nepaplašināt, to nolēma deputāti. Un ja viņš paliek tur, es absolūti neesmu par to, ka mums tik šaut, mums arī, mums kaut finanšu nodaļā paliek par cilvēku mazāk, bet cits nodaļas uzauga. Almas ir. Tāpēc cilvēki mazāk. Veseli, ne? 9. gadā man bija vesela mājiņa. 9. tu bija vesela finanšu nodaļā. Bet tad nebija. Jo tagad arī, teiksim, no tā ir sociālām dienestam aiziet, teiksim, ar ģimenēm, visām aiziet lielas summas, aiziet pār 4000. Skaita kā grib, no kura gala cipari. Tad daudz starpība no 10 gadiem uz 5 gadiem ir 2000 gadā. Nē, 4, nu tā 2000 gadā. 2000 gadā. Tad tu gribi teikt, ka 2000 gadā mums nograus nākamgad. Vēl ir nākošais projekts Rainīga. Ir projekts. Nu, cik vēl tad? Un par to mēs nemanām, varētu būt. Varētu būt viss. Līdz ar to no 3000. Tātad 3000 tiek apgalvots, ka mums nograus nākamgad budžetu. Es negalvoju, ka tik nograuc, es vienkārši esmu mazliet piesardzīgi. Jā, tātad iespējams. Ne, jūs jau varat lēmt par citu, un tas ir priekšlikums, ja, bet jūs jau varat lēmt par kādu, tikai tad arī nebūs ne algas, ne. Jā, 3000 nograus algas, ko vēl nograus? Priekš pašvaldības. Pašvaldības budžets ir 1 miljons. Paši ieņēmumi ir kaut kas uz miljonu. Ja? Tad 3000 nograus. 5 gadu, bet vai būs ko dot? Man drošāk liekas, teiksim, paņēmam 10 gadu. Maksāt tikai procentus, ja? Kāpēc uzsver ja mēs atdodam nākošu gadu vai aiznākošu, tad mums arī nav procentus priekš jāmaksā. Mēs parakstām līgumu uz 10 gadiem. Kāpēc mēs parakstām līgumu? Es saprotu, ka nav. Nē, līgums sodi nav, mēs atdodam jebkurā brīdī, kad mums ir nauda. Un procenti iet nevis no visas summas, bet no neatdotās daļas. Neparedzēs 10 000 vai cik, tu paredzēs 2000 un atkal būs tas iztrūkums. Tas iesaka no gada. Atkal kaut kur aizvērtīs to naudu, un tas aizdevums ir 10 000. Jo tik un tā to nav. Mēs jau šo Raiņa ielikām sākumā maksāt lielāku summu Raiņa ielai. Tikai gluži vienkārši mēs varējām maksāt arī šogad jau Raiņa ielu un nākošgad. Tikai budžetā mums nauda nebija nodot šogad un nākošgad. Bet Raiņa ielā, es saprotu, jau procentu neiet. Jau līdz es domāju, Raiņa iela iet, piemēram, ja mums būtu nav līdzekļi, ko mēs atdodam par Raiņa ielu, jā? Mums procenti neiet, mums paliek tikai no neatmaksātās dienas. Bet mums nav budžetā, lai mēs atdotos. Vai nākošgad būs un aiznākošgad, lemt jau jums. Tas vai budžetā vai nav budžetā ir atkarīgs no budžeta strādītājiem, ne jau kaut kas savādāk. Tas nav sevišķi bija Nu, Grigorija, kādam jau jāatņem, lai būtu tam, kur iedod. Budžets augs. Bet kur augs? Grigorija? Jau kādām summām. Pa lielām summām. Gadu no gada budžets augs ir daudz 10 000 eiro. Bet izmaksas var augt. Viss auga. Izmaksas auga uz visu. Mīnus auga inflācijas līmenī, jā. Nē, nu, kas mums tas jau ir ir arī inflācija? ko iedot.
inflācija Viens, ka valdība pasaka kādu inflāciju un apskatīs kādu īstenībā. Šogad var rēķināt uz eiro ieviešanas rēķinu kaut ko vairāk vai mazāk. Nākošais gadu būs, tas ir ar septembri, bet aplaudā. Jā. Tas ir jau zināms. Bet tur jau skatoties raidījumu, tur neko neviens nezīst. Tur jau man apstiprinās, tur modelis ir īsti. Tur bija apgalvoja publiski. Katram Katram 30 eiro mēnesi. Saskaitot visus pedagogus, saskaitot to, ka mūsu bērnās finansējumā, pedagogu finansējumiem nav finansējumi. Mums pašiem jāmaksā, jā. Izglītības mūzikas skolas vadītājai. Es nezinu, vadītājiem var kaut būt citādi, tiem pedagogiem. Es redzēju, tur ir televīzijā. Būsim reāli, arī tas nenograuz budžetu, cik viņš nav uzteikt. Daudz. Mums skolā nevienam skolotājiem praktiski nav vienas slodze, ir 1,5 līdz 1,8 slodzes, izņemot 3 slodzes. Nē, pareizi, tad tas nebija. Līdz ar to tā nevar būt. Bērnās, piemēram, 20 plus 30 reiz, tā, tur ir tā 30 reiz 12 mēneši, reiz 7,2 zinātājs. Es uzskatu, ka 5 gadi tas ir griezt un varam mēs tūkstoši. Es nezinu, varam balsot par 5 gadu, bet vai... Labi. Tad pārtraucām priekšlikums pārtraukt debats ir un pāriet pie balsošanas. Viens jautājums. Tad tie 10,322 jāsaka nākošo gadu atmaksāt. Tie ir jāsāk atmaksāt 15. gadā. Nu, nākošo gadu. Ne, es atvainojos 16. N ir šogads, N plus 1 ir 15. gads, un tas ir 16. Bet, ja mēs varam atdot, teiksim, viņu nu, skaidrs, ka 10,000 nākošo gadu nevienam nebūs. Nu, nebūs, jo tas, pirmkārt, jau tas ir ceļafons, kur nav tāds pieaugums, un otrkārt, mēs varam likt no pamatbudžetu uz ceļafonu, bet tādā gadījumā tā summa pamatbudžetā ir atkal mazāka. Kā sanāk 2000, ja 10,000 10 gadiem? Jā, 1000, nevis 2000. Nē, Nē, tas ir jāņem visu to summu, jo mēs, piemēram, tas... Mēs jau sanāk 1000 gadā, ja nav 5 gadiem. Ko mēs turpinām? Bet nav jau mums iesaistīts vēl nekas, tas viss ir runa līmeni. Bet vēl tur jau nebūs. Es viņai ticu. Nē, es arī ticu un ceru. Nē, būs, tur nav ko cerēt. Var ņemt mazāk par to summu, var ņemt 5 gadus tikai. Man drošāk likās, tāpēc ielikt to 10 gadus, ka drošāk likās noslēgt to līgumu, un ja ir nauda ātrākā, dodam un mirs un bērziņš. Nu, ļoti labi, nu tad ņemam uz 5, nākošais gadu būs nauda un atdodam. Arī 5 jau var atdot. 16 gadu sāk maksāt to naudu, 10, 320 un visu. Bet otrs, Bet skaidrs jau būs, ka nebūs. Raini iela jau pie procenta lielāks, jau ir mazs mums jau arī. Vai nav? Ko? Nu, bet tas arī, tas ir mazāk nekā šitā, ja saprotu. Nu, šitām projektiņam ir Nē, viņi būs Grigori kaut kur vienādi tas un... Šitām Bet, projektiņam... jā, nu labi, 2,5 nu, maksimums 3, mēs saprotam 3 nebūs. Kaut kāda tāda cipara mums runā. Mums nav drošāk paņemt šitam to aizņēmumu, un, teiksim, ja mēs varam, tad maksā arī apakaļ rāļi, jo tur 4000% vien gadā. Ka maksājam makrā. Nē, nu tas ir jūsu lēmums. Tas jau būtu ideāli, ja veidojot budžetu, būtu iespējams kaut kā atlicināt kaut kādu šito vēršanu. Es zinu, cik tas ir grūti izdarīt. Man liekas, vienreiz nedarbiem savu, ne? Tad ir vienreiz nedarbiem. Jā, jau bija kaut kāds, tur būs baigi. Bet tas ir ļoti, ļoti grūti. Un es, protams, atbalstīšu, ja administrācija taisot nākamā gada budžetu,
paredzējis kaut kādu summu parādu saistību dzēšanai. Es ar abām rokām pār. Es zinu, cik ir grūti to izdarīt. Un tā, bet, pirms termiņā nodēs. Un mēs jau arī šogad varējām, teiksim, nelikt rezerves fondā, ielikt to naudu parādu summas dzēšanai. Tā mēs nebūtu izdarījuši visas labās lietas. Tādā atkal ir strauts no otras puses. Tā kā nu kaut, tad būtu. Pārtraucam debats. Tad pāriem pie balsošanas, ja kā lēmuma projektā ir aizņēmums uz 10 gadiem. Kā te ir? Kas ir par to? Kad aizņēmumu ņemt uz 10 gadiem? Šās summas 61,950 eiro. Kas ir par to? Tad 1, 2, 3, 4, 5 par. Kas ir pret? Pret 3. Atbalsts vairāk un jāņem. Nākamais ir par mazo projektu konkursu mēs Alsuma izsludināšanu un nolikumu apstiprināšanu. Šo mēs komitejas sēdē neskatījām. Tad lūdzu Māri. Jautājums ir iepriekšēji skatīts, nolikums ir skatīts, un īdēļas tur ir ielikt un ir atmaniekšana. Tad, ja šodien izsludina, teiksim, rīt publiskotu, tad iesniegšana, 3 nedēļas. Domāju, ka tā pieteikuma veidā arī, tad man liekas, ka pielikumā ir laiku ļoti vienkārši. Cik projekts var atbalstīt? 3, jā. Viens ir pašvaldības budžeta rezerves fondā, viena ir apsolījis lēma tēma, un viena galvenais saimniecība apsolījis naudā. Tā, tad iesniegšana līdz 6. jūnijam. Viņa sūta pa pastu līdz 4. jārnāk līdz 6. Kā ir ar vērtēšanas komisiju? Es tā kā biju iemirsus, ka tagad dodu pie reizes, vai arī nākošo sēdi. Nav ielikts gatavos. Līdz šim ir bijis tā, ka ir ar rīkojumu bez sēdes lēmumu. Ar rīkojumu ir noteikts, ka komisija pravērtē izglīt kultūras izglītības un kādas kultūras izglītības sociālajā lietu komisija ievērtē. Bet tiešām, es domāju, ka to šos vērtējuši šodien. Tas ir nolikumā paredzēts, ka pēc projekta ir iesniegt, tad komisija apmeklējas projektus. Tad mēs pieaicinām arī, viņi īsti nebija komisijā, viņi vienkārši pateica, kur projekti vēlas atbalstīt. To komisija ņēma vērā, tā kā nebija komisijas sastāvs. Mums tagad sakarā to liepielu, tik un tā vienreiz kopā būs jānāk ārkārtas sēdi. Tad varbūt tai sēdē, tad arī to komisiju līdz tai sēdē paskatīt. Un vēl viens jautājums būs. Mums Latvijas avīze izdod grāmatu un par relikvijām, par novadiem. Un tur tā kā 5 relikvijas, jā, ar visiem aprakstiem no katrā novadām, un tad tad muzejs tad arī iesniedz, jā, un viņi to
līdzfinansējumu 150 eiro prasa. Tas mums vajadzīgs arī būs lēmums. Vēl viņš ir šobrīd uzrakstīs, tikai šodien neskaidro. 3 jautājumu ārkārtas sēdē būs un tad varēs. Bet tagad, sakot, izsludinām to mazo konkursu, jā, un apstiprinām mazo nolikumu, mazo projektu konkursam mēs valsumai. Piekrītam tā, jā? Kas ir par? Bet tad nolikumā vērtēšanas komisija nav iekšā, tur viņi būs. Kas ir par? Viņi ir pieminēti. Līdz šim tur tam nav bijis domas sēdes lēmums, vai tas tiešām ir vajadzīgs. Nu, tad vienkārši rīkojumu nozīmē. Pagājušajā gadā Ka šī- neizprast, Nē, nu, principā jānosaka tam rīkojumam kā. Nu, vai nevar rīkomā ierakstīt, ka šī komisija tādas izvērtē? Tad apstiprināt to izsludināšanu un apstiprināt nolikumu. Kas ir par? Vienbalsīgi. Iepriekšējos gados bija tā, ka finansētājs varēja izvēlēties. Ja kāds dod naudu, tad viņš var arī no saraksta pateikt, šis man patīk. Neviens tur īpaši nekoriģēja, ka mums neinteresē, ka tu domā naudu, ka es iedevu, tad mēs neesam protams, pašvaldības naudu. Tad nākamais ir par Olsunas novada pašvaldības 2013. gada pārskatu apstiprināšanu. Šeit ir tie skaitļi. Ausmai ir kas piebilstams, deputātiem kas vaicājums. Ko tu jāapstiprina visu? Kas ir par? Vienbalsīgi. Tā, tad nākamais ir par finanšu līdzekļu izdevumu pirmsskolas izglītības iestādes griezt remontam no pašvaldības budžeta rezerves fonda. Var sakot, mēs kaut kad lēmām un rezerves fondā rezervējām, ja tiek veikts realizēts spūģu nomaiņas projekts, ja, tad arī tai sporta zālē nomainītos griezts. Ja, nu, tai rezerves fondā rezervējām to. Un tad jāapstiprina. 1873 eiro, nu kā pirmsskolas izglītības iestādes vadītāji teica, jā, un tagad ir, sakot, nu, veiksim to spūģu nomaiņu. Viņi sākuši arī ko spūdzes taisa, vēl nav sākuši, ja, pasūtītājs, nu, tas spūģu piegādātājs spūdzes izgatavo līdz māju beigām būs tā kā lampas gatavs, nu, tad, kamēr atnāks, tad 2 nedēļas, ja, tad reāli var iesākt, nu, 16. jūnijā, jā. Nu, projekts ir jārealizē līdz 30. Ja. Tad, kas ir par finanšu līdzekļu izdevumu? Kas ir par Dace? Grigorijs sen pacēla. Tad vienbalsīgi. Tad pēdējais ir priekšsēdētāja informācija. Var sakot, iepriekšējos sasaukumā, jā, bija arī tāds no deputātiem priekšlikums. Šai sasaukumā tas nav izpaudies, bet, nu,
toreiz bija, ka, ja ir kaut kādi tādi lielāki pasākumi, jā, lai tad deputātus painformē. Nu, tagad mums plānojās pasākumu 24. maijā, un kas tur paredzēts ir, ja, tad es esmu lūdzu arī kultūras nama vadītājai pastāstīt, ja, painformēt deputātus, ja, kas tur plānojās. Vēlēšana? Vēlēšana, tas tā, jā. Jā? Kāds ir pasākums? Un otrs pasākums. Lai